Budžeta variants būs. Aha. BBS oriģinālie diski mums tad nāca. Pagrieziens pārnos, bet centīsies pats iespējas smukāk. Esiet sveicināti manā kanālā Artūrs Miškinis. Šajā sērijā es jums pastāstīšu sīkāk par šo žurku. Jūs jau dažās sērijās jau redzējāt, nedaudz stāstīju, kas un kā, bet es nezināju, ko ar viņu darīt, kādu man plānu, un tā beidzot salikās viss pa plauktiņam. Esmu visu izdomājis, jā, plus mīnus viss ir jau sarunāts. Tā kā pastāstīšu jums un gribu parādīt, kāds viss notiksies. Nu, vismaz pirmā daļa. Parādīšu sākumā, kāds viņš tagad ir, reku dažas bildes, kāds viņš izskaties pašās pirmajās dienās. Tā kā tā. Tātad, sākumā nedaudz pastāstīšu. Tā ir žurka, BMW 3.6. 316. Jā, diemžēl tikai 1.6, 96. gada. Paņēmu vācēju viņu pa 900 eiro. Kā redzat, viņam ir liela problēma ar laku. Hellerot krāsā, divi lieli plusi. Viņam nav pilnīgi rūsas. Vispār nav rūsas. No apakšas, kā saka, un augšas, nekur viss. Protams, ir roku pielikt, ir ko darīt. Tomēr kā nekā 900 eiro, 700 eiro bija piegādīta un tā. Kā jau iepriekšējās sērijās jūs redzējāt, nebija šīs spoguļi pie Eduarda uzlikām, gaudoja kārba, no Pētera nopirkām, Eduards uzlika. Kārba maksāja 60 eiro, uzlikām ar uzlikšanu tur. Un rīstījās apgriezieni, nomainījām kvalsveces un caurula bija caura. Tā ir problēma šitiem motoriem, tu daudz gan jau zini. Plus tā, otrs plus. Parādīšu, jā. Te vajag atslēgu, jā. Atslēgu ieliekam. Jā, oriģinālais 121 tūkstoši nobraukums. Diezgan iespējīgi neticami. Re, kāda stūrīte, viss pārslēdzējis, jā. Ir gan šitin, ka tās defekts, tā kā te būtu kaut kas griezts ārā. Tās neliecinātu par nobraukumu, un šis neliecinātu, bet paši zināt ar siksnu pilsētā ārā iekšā. Ir vecā tipa dokumenti, var redzēt, ka bija večuks pirmais īpašnieks līdz kuram tu gadam, un tad bija viena sieviete. Pēc čekiem visu var redzēt, ir gan servisa grāmatiņa, patēriņa, viss papīros pierakstīts, viss smuki uztaisīts. Dotajā brīdī viņam stāv tās oriģinālais maģīti, likšu nedaudz citu oriģinālu maģīti. Strādā, čīkstudīgi strādā, grāmatiņas man ir augšā. Ekstra, klimata kontrole, ekstra, nostalģijai roku regulējumie tie te, nomainīs slotiņas Bosch pa 3 eiro. Jā, un ko es domāju viņu darīt? Tirgots netirgošu, atstāsim mēs sev, visu pārkrāsosim. Ne pa dārgo, ne pavisam pa lēto, vidusmēra tāds garāžiņā, jā, bet, lai būtu labāks kāds ir plānā, šādu. Un viņš ir tagad tāds, redzat? Tā kā vai sanāks vai nesanāks, to mēs redzēsim. Tā kā 96. gada, lai VS status viņa dabūtu, ir vēl 2 gadi vajadzīgi. Tā kā kamēr 2 gadi pabraukāt ar tādu, pareizāk sakot, nokrāsosim. Pro-tuningā, sapcīt, paldies Andriem par labu cenu, nopirku, jau pasūtīju atsperes, 60 un 40 mm, nolaidīsim uz leju. Un disku 17 uz BBS stila uzliksim, tā kā plus mīnus tā kā oriģināls. Būs smuki, sterili, tāds ar gaumi, kā saka. Jo ar tādu bez rūsas, ar tādu nobraukumu, daudz neredzēsiet. Un cena tādam tikai augs. Pienāks 26. gads, mēģināsim iziet tādu status. Nesanāks, tad liksim oriģinālās atsparis jaunas. Un būs vai šādi diski, kalpaki tā saucamie, man ir. No Ingus palika vēl tur bija jaunāks modelis, baigi līdzīgi šiem. Tā kā tā. Un no defektiem gribēju jums pastāstīt. Ir rekurbukti. Rekur tā nav rūsa. Tie vienkārši ir acis aprūsējis, bet tā nav rūsa. Šeit ir nošvīkāts. Un tas vissāpīgākais, diemžēl nāksies to labot. Un to varēs redzēt ar krāsu mērītāju. Bet vismaz jūs video redzat. Pārējais, paskatieties. Vai tad nav ideāli. Tas viss ir tīrāms, viss iztīrīsies, bomba. Vienīgi, jā, plīks, jā, 1.6, jā, laka, bet, ieguldīsimies nedaudz, un kāds smuks aparāts būs tāds svētdienas sautiņš. Te paskat, kāds vāks, viss oriģinālējā, viss, nezinu, jūs redzat, neredzat, Tā kā, jā, iztīrīsim šeit, nezinu, kas apakšais padarās.
Tad derētu pat iztīrīt, visu kārtīgi izšāvēt, kamēr nav sācis kaut ko koordinēt. Podziņa pat uzlikta. Tā kā tā. Rakstiet komentāru, ko jūs darītu. Brauktu tāds kā ir, lai jūs tu bīteros, liktu normālu motoru iekšā. Man vēl bija otra ideja. Likt empaku, smukus diskus, sēdināt un tā tālāk. Pirmkārt, tas lielāks izmaksas, visiem tāds ir. Šis būs nedaudz savādāk. Klasisks, neuzbāzīgi, bet toties pa smuko. Pietiks muldēt, tu atvēršu motoru telpu. Tikai pieliks klāt, tūlītās es noskalošu motoru, jo gribas, lai te arī būtu sterils. Tāda motoru telpa. Šo nomainīja, un kaut kur viņš teica, darētu vietu nomainīt. Te kaut kas biki sūlojas, vajadzētu patīrīt, paskatīties, no kurienes. Vāks mums ir, es attīrīt ieliku no cita bembi ziemā. Nu, gribu tagad noskalot šeit, lai pēc tam, kad viss svaigi krāsots, nav atkal svaigās krāsas, visas ķīmies neiet. Nu, redzēs, kā man tur sanāks, ķeramies klāt pie tā prāta. Nevis 3D, bet pie ketčera. Lūk, tur skatīsimies, kādā stāvoklī varbūt atdzīvinās, uzpustēsim, nu, skatīsimies, kas un kā tur vēl būs. Bet tā, jā, visi ķeramies. Šajā sērijā būs motora mazgāšana, parādīšu, kā nomazgājās, plus vēl parādīšu, kā dzenam mēs uz krāsošanu. Un, kas zina, varbūt jau uzliksim arī diskus. Bet rekā uzpucēja pirmo ķīmiju, mazais šreks, malcam okamo. Esmu pieāķējis žurku, vedam uz krāsošanu beidzot, kamēr pavasaris, kā saka, atcerieties pēdējā kadri tādu izskatu. Vedīšu pie tā saucamā Sirjožas, kur iepriekšējās videos redzējāt, kā viņš krāsoja šo V12 savulaik zilu. Jā, nebūs kamerā, bet centīsies pats iespējas smukāk, bet līdz ar to arī salīdzinoši budžeta variants būs. Tā kā tā, aizvedīšu, parādīšu, kā tur izskatās, vai viņš būs uzies, nebūs, to mēs redzēsim. Bet jau man pēc kādas nedēļas iespējams jau būs labāks. Vēl jāiepērk dažas detaļas. Lūk, tur ir svaigāk, lai būtu un tā tālāk. Labi, bliežam. Nu, kas man mums te ir? Sorry par to, ka gaisma vajag raustās. Lēt gaismas. Reku žurka jau procesā. Tagad mums ir piekdiena, 5. diena. Mašīna jau, atcerieties, te bija, vai mēģinu tā, lai nevibrē jums gaisma. Te bija bukti. To visu sataisīja, pielīdzināja, mēģināja maksimāli izvilkt, nedaudz pakteņu. Te tas pats bija arī durvīs un slieksnis arī rekur. Viņi jau gruntēja jau pa daļām, tur kaut kāds buktīs pataisīja, gatavo tagad jau krāsošanu, to ņems nost visu attiecīgi, un tad visu pārlies. Jā, būs sarkanā krāsā, jā, bez kameras te krāsos, bet attiecīgi nav man tāds ideālais projekts, bet būs, ticiet man, ļoti, ļoti labi un pat labāk nekā daudzi kamerās krāso. Par to naudu vienkārši būs ideāls auto, kā saka. Tagad es savākšu gan aizmugurējos lukturus, gan priekšējos, aizmugurējos gan jau tos pašus atstāšu. Priekšā norestaurēšu stikliņus jaunus uzlikšu. Tā kā tā. Viss kustās uz priekšu. Paldies krāsotājiem. Tā kā viņu ieguldīties darbs jau nākamnedēļ beigās jau solo atdot. Tā kā 2 nedēļās tāds projekts. Forši, paldies viņiem. Tā kā jā, labi, ķeramies to paņem lukturus, parādīšu, kā to ar lukturiem darīšu. Tā, lukturi mums izskatās šādi. Liksim tos pašus, es domāju, tikai nomainīsim stikliņus un iekšpuses. Nu, redzēs, kā vispār izskatīsies. Labi, ņemam. Kāpā. Jā, nokastīs līdz tā plasmas. Nesam uz būs. Turpinājums ar mūsu žurku. Uzzvanīja, ka ir gatavs, ir jābrauc skatīties. Es viņu tā ar acu kaktiņu tikko ieraudzīju, bet vēl neskatos. Brīdināšu, viņš nav nesēdināts, ne diski, lukturi ir izņemti, jo es neesmu vēl nopircis jauns. Tūlīt pārdzīsim, lai varētu to. Un, jā, tagad tos jau stāv. Un krasavits. Skaistulis. Jā, krāsotājs arī, jā. Wow. Cik viņš spīdī. Cik spīdī. Forši. Tagad moldingus jaunas prasās. Čau. Paldies. Te, kur to sliekšņi arī sveiki. Un kā oriģināli. Biteņi krašana. Riktīgi labi, jā. Nu, patīkami skatīties, jā, mašīna. Ideāli, man patīk. Pat aizmugurējās lukturus nevajag mainīt. Es jau taisījos pirkt jaunus. Šitai mašīnai
Es gribēju arī ar zelta... Tādu asādu vēsturisku skatu. Nē, es gribēju zeltanos, bet jaunus. Bet šitie, nu tā bembi ir bembi. Nu jā, tieši tā, viņi veseli. Jā, veseli. Tas pagrieziens un priekšas, un es izdomāju, vai stikliņus mainīt tikai vai tā. Nu, riktīgi labs. Jā, un atliek patīk. Atcerieties, te bija defekts. Aha. Šito mēs izgriezīsim. Jā, es te biju. Tā no pašas apakšas, jā. Es viņu tā zinu, ko es darīšu, es viņu piemēlāšu tā feina. Tā Jā, tas tur sīka. Bet jā, es pēc tam ieraudzīju. Nē, viss kārtībā, tas tur. Tikai pasaki viņam. Nu šito prasās vienīgi kaut kā vai pielabot vajadzēs mums pašiem. Nu to mēs paši varēsim izdarīt, es domāju. Bumperi apakšā, jā. Nu riktīgi forši. Tikko bērnvais īrītis jau. O to vajag, jā. Lai viens pasaka, kur nopirkt jaunu. Jā, es tad pasūtīšu. Viņi bija te nekrašanē. Tā vieta aizmēlēšu. Jā. Jo ziemu viņš neredzēs, es domāju, tur viņš neparādīsies nekad. Es domāju, ka viņš pat ziemu redzētu ilgi. Vajadzētu nomokt ar viņu, lai viņš dabūtu. Bija jaukšana pasmaga viņam, zin kā, viss jāņem nošķidien, jo nevar neko te aplīmēt, zin kā, uz krāslošanu. Viss ir vajadzētu. Šitos arī jaunus būs jāliek. Nu jā, te to trīstūri kaut kādu dabūt, arī viņam jābūt trīstūriem. Arī jaunu. Tas jāuzliek vai vienkārši Jā, stiklis jāmaina? jā, arī, jā, Nav nokrāsots ir viss. Tam te bija arī jāatsastīs. Nomazgāsim, iztīrīsim. Vēl šito jēka pilstēs, izgriestus. Sprādenību ielikt, viņam iekšā. Nē, Negrib? šitās, nē. Nu jā. Klasika, plīkojiet. Jo viņam ir pat plus skaties. Sajust veco labo pat priekšā ir. Jā. Es piekrītu, jā. Ko tu teici par laku? Kāpēc nogāja? Krusa bija. Nā, Nu, buktes. jā, un iepriekš krāsots kaut kas pašvaki, ja, un tā laka nolīda tikai tāpēc, ka dabūja defektu no krusas. Nē. Nu, reci atrisinājām, uzzinājām, kas bija pie vainas. Tiktu, kā bijām daudz komentārus, dzirdējām par to, ka šādā kamerā krāsojot pēc pāris gadiem laka nolobīsies. Nē, nekas Mēs zinu, tāpēc arī krāsojam šeit. Vajag saglabāt tādā Siltā vēsturiskā tādā. Jā. Ja tu sāksi tur ķūnēt viņu tur no visām pusēm, viņš tur. Jā, ka mēs izdomājam, ka atstāsim sev, mums bija jautājums, mēs jau publikai jautājām. Atstāt klasiski, atstāt, sēdināt, likt empakas un tā tālāk. Nē. Un kas vēl bija? Bija vairāk nekā. Vai daļājies variants kaut kāds sēdināts? Nu, tā kā tagad daļais, bet ar domu, ka mēs pavisam atgriezīsim. Jā. Tā kā tā. Nē, viņu var kaut ko tur BBS? pakot viņu tur ar empakām. Nē, bet tie visi viņam tādi. būtu, jā, viņš zem kapota būtu īstais motors un tā tā. Jā, citi teica vēl likt motors iekšā. Jā. Nu, nē, labi, visiem tam elektroniku, salikt visu logus paceļumos un tā tālāk. Tā nav jēgas. nav Es jēgas. domāju, tīri Gatavi tādu tad. saglabāt, kāds viņš ir. Jo empakas jau tagad ir daudziem nefilmē. Tikko. Jā. Nu ko, no Sirjožas esmu atpakaļ pie Ērika. Atzinā viņu šeieni. Kā redzējāt, protuningā es nopirku sēdinātās atperes. Pagaidām uzliksim arī repu sarkanās. 60/40 sēdinājums. Diski arī plānoja siti, bet šo komplektu es noteikti atstāšu priekš VS statusi. Gan kalpaki tā saucamie, gan atperes paliks. Papildus nopirkšu ar oriģinālās atperes arī, lai stāvjā. Priekšējā lukturs es restaurēju. Šitais arī jauns jānopērk. Kvalitāte, tiešām forša. Tādu nokrāsot pie viņa maksā sākot no 1500 eiro. Man bija nedaudz lētāk, bet tā jau ir mūsu darīšana. Bet video to nevar saprast. Tā kā konteksts atstāšu noteikti aprakstā. Kam vai kaut ko nokrāsot, droši sazināties. Bet tā kā tas ir viņa otrais darbs, arī rindas pie viņa ir. Nāksies varbūt citreiz pagaidīt, bet droši varēs rakstīt, zvanīt. Noteikti kaut ko sarunāsiet. Vai droši teikt, ka arī no manas vai no maniem video. Tā kā jums patīk rezultāts? Citos video viņš varbūt izskatās nedaudz rozīgi, bet tas tā liekas. Jā. Nu ko, braucam mājās, sūtīsim priekšējiem lukturam stikliņus un pagrieziem. Tā kā tā, un jāmeklē diski. Man patīk. Biju tikko veikalā, ar trešo piegājienu, atnāca pirmā paciņa. Pagrieziens pārnos. Zeltanie parastēji pagriez jaunu, jādepo un jauni stikliņi ar rāmīšiem. Būs vispār smuko, tā kā lai nav jāpulē vai jātīra tie.
būs pavisam labs cits kāds. Iesim tūlīt tās iekšā, mēģināsim salikt visus uz jauniem lukturiem. Un tad jau rīt vai pārrīt liezīsim virs uz mašīnas. Jā, būs pa smuko. Bet paskat kādā kvalitātē. Un kā redzējāt, sapirkos es stikliņus ar visiem rāmīšiem, pagriezienus paņēmam jaunus. Arī terpieži viss kārtībā, bet šitā plasmas mums skaista. Jā, ir deponējas oriģinālie, pagaidām būs ar šiem, tos nemetīšu ārā. Reku arī pagriezienas par gumiņām foršām. Un reku tie vecie lukturi nav nevainas, bet domāju, šitie būs daudz svaigāk. Tūlīt tās vienu nomainīsim, parādīšu, kā izskatās. Jā, video pat izskatās labāk nekā dzīvē. Tā kā uzlieko šo būs daudz foršāk. Rekur noņēmu stikliņu. Tā, vecais stikliņš ir rekur. Rekur ir lukturs un rekur ir jaunais stikliņš. Tagad video tā neizskatās, cik viņš ir tīrāks. Tas salīdzināšana ir pirms un pēc. Iztīrīja visas gumīņas un tūlīt tās uzliek stikliņu, aptīrīs apkārt lukturu vēl. Un tā arī ar otru. Un tad jau varēs iet uz garāžu likt virsū. Nosākumu, bet mašīna jau nomazgā. Biju veikalā. 4 reizes braucu pakaļ. Grūti ar to veikalu strādāt, bet no labi, bet labāk interkārā ņēmu. Reku moldingi, paspārns, priekš ir žurkas. Zinu, ka apakšā vajag nokrāsot, bet šo moldingu paņēmu. Šim moldingam vēl klipši interkārā paņemšu. Un šos visu moldingus visā garumā, lai būtu svaigāks skats. Tā kā būs tagad vēl ko darīt, meklējam diskus, gribu BBS-us, RS-us. Nekur nevar kopijas atrast, visur ir izpirkts 17-niekus. Meklējam tālāk. Nezinu, gribās šī video jau viņus uzlikt, lai varētu samontēt žurkas video, kā saka. Paspārns. Tur viena paspārna trūkst. Jādzen klāt un jāsāk skrūvēt, ko saka. Tur jau kaut kas notiek. Liekam. Neko tā izskatās aizmugurē. Priekšā man īsti nepatīk. Tā ir Ķīnas moldingiem. Ir kā tumšs smuks. Labi no tā šeit bija, kad nesakrīt. Šis man liekas gandrīz vai iepriekš te bija tā. Šeit arī reku šķirba. Kaut kas neiet iekšā. Labi no tālum ir raks, bet man pašam nepatīk, kā izskatās. Varbūt liksim vēlāk apakā oriģināls, tikai noiesim ar fēnu. Un palika tūlīt šito garo uzlikt vēl. Tikai kā viņš te bija. Kaut kā tā. Labi, ķeramies rokas jāatbrīvo. Edzi, sit droši. Nemīt. Jā, zin kā ir nokrāsot, ir tikko mašīnai šitā dauzīt. Jā, ka moldini tur taisies likt atpakaļ atvienot. Tūlīt salozīt. Bez kāds vai teigalā viņš pietiek vietas. Viņš ir pārāk garš šī vietā. Lūdzu, Ķīnas tas te nevēlas vēl, redzi, pārāk garš. Ko tagad? Jāpaklaksa. Skat, te mums paciņi atnāca, kas te mums ir. Šeit no Gulp Tuning atnāca 4 kastes priekš. Tā te sarkanā žurkas. Taisim vaļā, kas tur ir, kā es domāju. Jūs jau gan jau nojauši, kas tādās kastās ir. Jo slapsi nevarēšu attaisīt. Alus? Visi zin, ka tur ir alus. Alus, jā. Tā var jāņemdavojās. Blin, alus paši nejāpēc. Puisi. Jep. Jep, tie ir diski. Es teicu vaļā. Jā, BBS oriģinālie diski mums tad nāca. Šitie priekšēji, ja? Tā nav godīgi, te bija labāk sapakoti. Nē, tāpatās. Es jau gribēju uzdarst. Es te nācu. Jūs jau saprotat, kas par diskiem. Nē, šitie varbūt tie aizmugurējie. Tagad viņiem nebija citā krāsā jābūt? Nē, tāda arī jābūt bija. Jā, šitie ir aizmugurējie. Izskatījās, ka pulēt, to var uzplēt tas par sīku. Bet izskatīsies, cerams, ka platums mums derēs. Viņi izskatās plati. Jā. Ja kas būs jāpērk, tur viektā sērija. Izlauzīs pārna žurkai. Piekto sēriju pirksim. Ja nederēs šai mašīnai, būs cita mašīna jāpērk. Kā žurkai izplauzīs pārna. Tagad tā, ja saka, vai kas nepasniegs. Labi, tā gumijas nav un tāpēc tā izskatās. Un tad pliki izskatās. Un tāpēc, ka riepas nav. Es saprotu, jā. Neko, rītdien jābrauc ir uz Rīgas riepu centru pēc riepā. Un tad jau parādīsim gala rezultātu un būs redzēsiet kā pirms un pēc. Un no tās nots arī beigsim savu sēriju par šo žurku pagaidām. Vai koilus tomēr vajadzēs?
Atbraucies uz Rīgas riepu centru ar šo žurku un aizmugurē kastes. Tas nozīmē ko? Ka beidzot tikām pie diskiem un liekam riepas virsū. Lieku čupiņa ar riepām šoreiz paņēmām lietotas, lai paskatīties ar izmēriem, var paspēlēties, kā izskatās un ko. Zīšu to iet iekšā un tad jau parādīšu, kas beigās sanāca. Ir neliela šaizīta, viņa mums nedaudz par daudz uz āru, laikam no 5. sērijas būtu nopirkts. Jā. Tā jau izskatīja to smuki, bet ar kā berzīs ir. Jāliek atpakaļ orģinālās atspūras būs. Nē, nu tā bomba izskatās. Stīlīgi. Ja negribētu nebaidītos atškarēt ar, ko varētu atstāt. Jā. Un ko, tātad beigās jūs redzētu, ka es aizbraucu taisīt diskus, un mašīna puslīdz ir gatava. Un sanāca man, kur tu tās parādu bildi, kā ir pirms, redzi, kā ir pirms, un tad pēc. Nu ir starpība, kā diena pret nakti, vēlreiz. Pirms un pēc. Riktīgi smuki. Tiešām iespaidīgi. Man, nezinu kā citiem, bet man personīgi baigi patīk, kā sanāca. Riktīgi foršs eksemplārs un atstāšu pagaidām sev. Ne, protams, ja man kāds piedāvās riktīgi smukus ciparu, varbūt ir pārdošu. Nav kā ar kabrioletu, bet atstāšu sev. Cena tādam tikai augsts, jo, kā jau citi teica, gan Andrejs no Savirzes, ka apakšā vienkārši viss tik sterili, viņš nav redzējis ļoti sen, visi aizsardziņi, katalizators oriģinālais izpūtēja, balansieris, aizsargs, filtra, degvielas, viss muki. Tātad, ko mēs viņam sadarījām? Sadarījām, pēc tam pastāstīšu, cik man arī viss izmaksāja. Mēs viņu visu pārkrāsojām, pilnībā, tas izmaksāja 1500 eiro. Priekšā lukturiem stikliņus, pagriezienus jaunus un moldingus jaunus salikām. Emblēmiņa jauna, aizmirsām nokrāsot bumperu apakšas, to izdarīsim, un šos aizmirsām nokrāsot, reko ar krāsu atsisti. Tas tiks izdarīts, uzlikti Ķīnas diski no Guptuninga, paņēmām Igaunijā par 700 eiro, vai lietotas riepas par 150 eiro ar uzlikšanu no Rīgas riepu centra. Moldingi, stikliņi, tas nostājās kaut kur 150 eiro, ja es kaut ko pareizi atceros. Tas ir tā daļa, bija varbūt vairāk. Jā. Kopsumā es reiķināju nostājās paši, remonts bija kārbu nomainīja, gaudoja, trubiņas apkopīta maziņo, lai neslāps, jo sākumā redzējāt slāpa nost. Nostājas mašīnas pašu vērtību 4,5 eiro. Nostājas tāds eksemplārs. Ir padārgi, bet toties skaisti, pilnīgi bez rūsas, tā kā pilnīgi. Ko vēl palika ap 4,5 nostāsies, tas būs kopā ar to, ka salons, neskatoties, ir netīrs, jo es viņu ikdienā tagad izmantoju, pats braukāju, priecājos ar tādu nobraukumu 121, savirzīti ir uztaisīta, maģīti es vēl neesmu ielicis, reku šitais ir kas no citas žurkas, meklēju, kas varēs Bluetooth ielikt viņā, un tad ieliksim šeit. Lielākā problēma – piekramie griesti. Tos mēs tagad brauksim pēc Jāņiem uz Jēkabpili. Tur viens čalīs liek griestus, pie viņa sarunāju, smuki visu atrestavres. Un airbag lampiņu odek, tas jāsalabo. Aizbraucu regulēt savirzi, viss brīnījās priekšā, visas buksītes oriģinālās ar BMW emblēmām, bet aizmugurē pēc uzlikava senātās atspēres pareiz vēl, kaut gan pēc tā neizskatās. Un Andrejs pateica, ka tā čīkstoņa, kas ir parādījušas aizmugurē, ir aizmugurē amīši pabeigti un plaukta šitam te bukses. Viņas ir galīgi beigtas. Tā kā aizmugurē gribu visas bukses nomainīt, un tad jau vedīs savirs vēl. Bet tas jau būs kaut kā, tagad vēl braukt un priecāties, baudīt vasaru eksemplāru
varbūt kaut kādu youngtimeru pasākumu aizbraukt. Bet, priecais stāvoklis. Tā kā rakstat, pat cik tādu var pārdot, ja kādam, ja es būtu izdevumājis pārdot, bet principā nē. Un vēl tāda lieta, vai taisīt vēl tāds projekts un laist jau uz tirgošanu, vai ir tā vērts. Bet tā pašam prieks no rezultāta. Jā, laiks pagāja, pusgads, kur šis video pa lielam tapa. Tā kā tu ir tieši iekšā, ielādēšu datorā, aizsūdīšu Ingusam, paldies par montēšanu. Paldies jums, kas skatāties, spiežam laiku, komentārus, kāds eksemplārus nākamos man pirkt. Un tiekamies nākamajos video. Un fonā vēl divas žurkas, bet pilnīgi dažādas. Tā kā tā. Paldies jums, čau, tiekamies nākamajos video.